Mēs atrodamies Kalugas apgabalā netālu no Osorginu ciema. Jūsu priekšā ir Dievmātes aizbildnes baznīca, kurā ir viena ļoti interesanta īpatnība, ko mēs arī apskatīsim, precīzāk sakot, noklausīsimies. Pats dievnama ēkas korpus ir apaļas formas. Tas nav bieži sastopams. Parasti mums baznīcas ir kvadrātveida, bet šī ir apaļa, un tagad ieiesim iekšā. Vai jau jūtat? Es runāju, un kāda te ir atbalsts, cik tā ir spēcīga. Turklāt pietiek vienkārši staigāt pa zemes grīdu. Šis nav flīžu segums, te vienkārši ir uzbērta zeme, smiltis. Un tomēr cik ļoti skaņa atstarojas. Akustika šeit ir vienkārši izcila. Pat neskatoties uz šīm caurumiem, altāra trūkumu, stikla mēsamību, pa kuriem skaņa var iziet šo lielo caurumu, akustika šeit joprojām ir lieliska. Tepat čukstēt vienkārši nevar, visu var dzirdēt. Tas ir darīts apzināti, un tā ir viena no baznīcas funkcijām, lai šeit būtu tieši akustiskā rezonanse. Un arhitekts šo ēku uzcēla ar domu, ka tieši šeit, šajā ļoti apaļajā telpā, būs viskrāšņākā akustika. Tā ir noteikta struktūra ar konkrētu, tieši fizisku mērķi. Te tie radīja skaņu, te tie radīja atbalsi. Šis ir akustiskais rezonators. Far. Tas mani tiešām uzrunā. Šeit skaņa atstarojas, un tā nonāk pie manis pat no iekšpuses, un kā man pakaušu daļā, tā kā tā. Man pat zosāda uzmetas no iekšpuses. Mūsu senči, paskatieties, viņi labi pārzināja skaņas fiziku, viņi labi pārzināja šo akustisko viļņu fiziku, un viņi būvēja ēkas, kurās šie viļņi tika daudzkārt pastiprināti. Bam! Lūk, pat tikai pļauka. Far! Tas liek domāt, ka viņi tur nebija tik biedējoši, stulbi, šauri domājoši un tumši, ka baidījās no kunga un cēla baznīcas ar ikonā. Viņi to darīja, lai izveidotu akustisko rezonatoru, lai sakārtotu un atvestu šurp cilvēkus, un ar viņiem šeit kaut kas notika.